dzīvnieku glābšanas dienas. Mēs esam video operatori. Mums ir pārsteiguma dāvana jūsu patversmei. Mēs vēlējamies pajautāt, jūs šodien esat slēgti, laikam, ja? Šodien vispār, jā, mēs esam slēgti. Jā. Es sarunāšu ar darbiniekiem, ka jūs atbrauksiet, lai viņi jūs sagaida. Jā. Mēs priecāsimies, jā, ka kāds mūs nopilnē mūsu sunīšus. Jā, labi, paldies. Jums. Paldies. Visu labu. Visu labu. Tikko sarunājām ar patversmes darbiniekiem. Cerams, panāksim vairāk adaptācijas un ziedojumus dzīvnieku patversmēm. Dzīvnieciņi var vienmēr uzlabot dienu. Dzīvnieki ir mīļāki, dzīvnieki ir smieklīgāki un nedara pāri tev. Visgaršīgākais ir šivāniņš. Kā jau redzat, šim tērpam ir pienācis gals. Tagad nedaudz uzpucēsim un brauksim pie sunīšiem. Visus šos 2000 eiro mēs atdosim vienam darbiniekam dzīvnieku patversmā. Mēs esam ieradušies uz meža. Mēs esam ieradušies uz patversmi. Tūlīt jau dosimies iepriecināt cilvēkus. Vai jūs būtu ar mieru uzlikt mikrofonu? Tātad, labdien! Mēs esam Labudars. Mēs cenšamies iepriecināt cilvēkus un palīdzēt cilvēkiem. Mēs šobrīd atbraucām uz patversmi. Kur mēs šobrīd esam? Dzīvnieku patversme mežavēdī. Jā, dzīvnieku patversme. Tā mums ir pāris mazi jautājumi. Ziniet, mums bija arī dāvana priekš sunīšiem, ko mēs diemžēl aizmirsām mājās, bet to mēs rītdien atvedīsim. Bet kur jau nāk lielā dāvana. Viņš lēnāk garā, kamēr atnāks, tad cerams, ka tas iepriecinās. Mēs gribētu pajautāt dažus mazus jautājumus. Kura, piemēram, suņu šķirnes slimo visvairāk un kura vismazāk? Un kā jums šeit ir ar suņu veselību? Es varu pateikt tā, ka nav viens konkrēts šķirnes, kuras slimo vairāk vai mazāk. Ir ļoti daudz faktoru kopums. Turēšanas apstākļi, ģenētika, šķirnes piederība, dažām šķirnēm ir predispozīcija uz kaut ko. Ja? Tātad viennozīmīgas atbildes nav. Bet patversmē vienmēr nonāk dzīvnieki, kur ir kaut kāda dzīves pieredze jau ir saskārušies. Tas nozīmē, ka garantijas termiņš viņiem nevar būt kā jaunai automašīnai, teiksim, ja? Un tā tālāk. Tātad mēs saskaramies ar visdažādāko spektru. Kas ir varbūt kaut kas tāds, ko jūs saprotat un zināt par dzīvniekiem, ko varbūt citi cilvēki, kuri nav tik bieži sastapnē ar dzīvniekiem, nezinātu? Tas ir ļoti, teiksim, cik mums laika ir parunāt, tad jautājums. Cik jums ir laika? Mēs vienkārši gribējām jūs baigi ilgi nekavēt. Jā, stāsts ir par to, ka pieredzes laika katram cilvēkam, kas darbojas kaut kādā jomā un sevi uzskata par profesionālu, viņam veidojas sava kaut kāda pieredzes bāze, kur ir unikāla un kura nav tik vienkārši nododama tālāk. Respektīvi, man ir mana pieredze. Kas ir varbūt kaut kas tāds, kā citi cilvēki, kuri gribētu jums palīdzēt? Kā varētu vislabāk palīdzēt, varbūt kā cits? Apsvērt adopciju pilnīgi no jebkuras patversmes adoptēt dzīvnieku, nevis varbūt nopirkt kaut kur Krievijā vai vēl kaut kur. Braukt staigāt ar suņiem patversmē, braukt socializēties ar kaķiem un tā tālāk. Tātad vienkārši veltīt savu laiku. Vienkārši, kad cilvēki atbrauc un paspēlējas, tas suņiem daudz nozīmē. Protams. Kā arī mums šeit ir atnākusi lielā balva priekš jums. Cerams, ka tas kaut kādā vairāk vai mazāk jums palīdzēs. Tātad te būs 2000 eiro priekš jums. Paldies, tas tiešām noderēs. Jo šobrīd tieši mums ir jāatjauno voljērs kucēniem, un tā ir apmēram tāda summa, kāda mums vajag. Tik ļoti labi sanāca. Paldies. Ja nākamreiz vajag vairāk, sakiet. Vajag, brauciet. Brauksim vēl, tad brauksim vēl. Un varbūt ir kaut kas, kā mēs varētu palīdzēt, kamēr mēs šeit vēl esam. Darba diena jau ir beigusies, visi jau tā kā iet pie miera bišķiņa, ja? Bet ja jūs gribat, jūs varat iziet ar kādu suns. Mums ir viens suns, kas mums ir absolūts čempions. Viņš ir čempions, viņš piedalās kalnikrosā, pirmās medaļas visur ir paņēmis, ja. Mēs jums varam iedot viņu pastaigāt, un varbūt jūs arī ar viņa slavu varat padalīties. Bet jūs esat sportiski aktīvi un gatavi paskriet. Mēs esam sportiski un stipri jaunieši, kuri ir ar mieru palīdzēt. Andri, atvedīsi Faro, puiši grib vienu tripiņu izskriet. Kādas šķirnes suns? Es domāju, ka viņš ir vējas un jauktenis.
Jo kaut kas no viņam ir, viņš skrien, tikai viņš ir druknāks miesās. Viņš ir bišķiņ aprasnējis pa ziemu. Faro, nā, čučalīt, hei! Nomierinies bišķiņ, viss. Rāms. Hei! Es jums pastāstīšu, ko vajag iet.
Jā, varbūt pirms mēs dodamies, mēs varam vēl kādu skaistu sunīti iefilmēt. Kaķīši mums ir tikai tādi, kas brīvi staigā. Jā, laikāk viņi visi apkārt staigā. Kā jūs redzat, šeit ir vēl tādi paši daudzi skaisti sunīši. Piemēram, paskatieties uz šo mīluli. Ja jūs skatāties šo un jūs gribat sunīti, tad braucat uz šejieni. Tas argo, kas aizskrēja, viņš arī baigais skrējas, viņš viņam bačam nelodējas ārā. Tāds šitā skrien un visā, tas vairāk arī grib ēlēties, un tad bišķi traucē dažreiz. Leslie. Visādi ir bijuši, izsaukumi, cilvēks arī daudz izsaukumi. Bijuši ziemā cilvēks un vecs opis, vēl ratā iz Jelgavas mežā dzīvo 15 km mežu pa Čomku jābrauc, vienos naktī pakrikt ar sunim, viņš ir uzķēries un iedomājas situāciju, tu esi tā kā cilvēks, jā, brauc uz mežu kaut kur jebiņās, tur cilvēks ir nomiris, un tur ir pat suns meža vidū, bļa, uzķēdes, agresīvs, un tev to suni jāpaņem no ķēdes, agresīvo, pēc tevi dzīvē nav redzējis, un jāiebež mašīnā, kurā viņš ticamāk nekad nav braucis arī. Un tas arī tā, jāmāk to. Tajā Bauskas ielā, kas Prāga māja. Tur atradu 16 sunas, man tur vajadzēja uz vietā. Tur bija štābs arī pašvaldniekiem, visur, es pat dzīvnieki biju. Man bija koordinātas, kurā dzīvoklī aptuveni ir kādi dzīvnieki, bija papagaļi, jūras cūkas, kaķi, visi. Arī vajadzēja, jā. Gribu uztaisīt vienu video, popularizēt to karnīkrosu un vispār sportiņu, ja gribas izskrieties brīvā dabā ar suņiem, man jau patīk suņi. Paši dabūs labu treniņu, īpaši gribu tādu intervālu treniņu uztaisīt. Tā viņi 24/7 gatavi izmaukt izskriet kādu riņķīti. Iziet! Pasagrīz pa labi.
Papa